laikā viņam būs koncertu apmeklēšana, sevišķi Rīgas Vācu operas apmeklējumi. Tie gan ir diezgan dārgi viņa kabatai. Kādreiz Kārlis Jurjāns uztraucās, vai tikai Kažociņš varēs nolikt eksamenus, jo mājās viņš it kā nemaz nesēžot pie grāmatām, bet tomēr pārbaudījums viņš nolikt ļoti sekmīgi. Pēc realskolas beigšanas, pēc mātes vēlēšanās, viņš turpina studijas ķīmijā, jo ķīmija mātei liekas progresīva jauna zinātne ar lielu nākotni. Patiesībā sirds viņu velk uz citu pusi, un dzīvodams Rīgā viņš turpina apmeklēt kurstību. Un Emīls Dārziņš viņam kļūst par lielu autoritāti, gan kā kritiķis, gan kā komponists, varētu teikt par mūzikas ideālu. Vēlākos gados, kad Kārlis Kažociņš jau pats komponē un uzstājas, viņš lūdz Emīla Dārziņa vērtējumu savā jaunradē. Un Emīls Dārziņš saka tā: izjūta un mūzikas izpratne jums jau šūpulī ir ielikta. Ko vēl lai novēlu? Turpiniet. Tagad Kažociņš ir uzcītīgs un talantīgs students, tad viņš tiek uzaicināts strādāt Jaunajā Rīgas teātrī par kora vadītāju palīgu. Un tagad sākas viņa darbs teātrī, kas ir viņa lielā aizraušanās, un kam viņš ziedo daudz laika, daudz interešu, un uzliek tur daudz labu darbu. Jaunajā Rīgas teātrī tad darbojas Lilija Štengele, Lilija Ērika, Lija Banga, Eduards Smilģis, Alfreds Antmanis Briedītis un citas slavenības, ievērojami cilvēki. Un šeit viņš jūtas, šajā sabiedrībā Kārlis Kažociņš jūtas ļoti labi, īsti labi. Viņš gan piedalās dažās lomās, gan sabalso humoristiskas dziesmiņas, izrāžu starpbrīžiem, rūpējas par muzikāliem skaņu efektiem, gan piedalās kvartetā kopā ar Pāvilu Gruznu, Adolfu Kaktiņu un Kuškevicu, kur ir ierakstītas dziesmas, kas laikam ir sastopamas vēl dažās patakonu platēs, Kažociņa balss. Vēlāk viņš no kora vadītāja palīga kļūst par īstu kora vadītāju un muzikālās daļas vadītāju teātrī. Un, ja mums tagad nav daudz Kārļa Kažociņa kompozīciju, tad varbūt tomēr kaut kur Jaunā Rīgas teātra arhīvos varētu atrast kādas nepazīstamas Kārļa Kažociņa dziesmas. Varbūt kādreiz tas vēl izdosies. Vasaras viņš pavada Glāterē, tēva mājās darīdams visus lauku darbus, neatpaliekot darbā no pārējiem, bet brīvos brīžos viņš sāk pulcināt ap sevi tos, kam gribas dziedāt, arī vasaras laikā. Bet tā, ka vasaras mēnesīši tomēr ir īsti, tad nopietnu repertāru viņš nepagūst iestudēt. Drīzāk tas ir tāds izklaidējošas, diezgan vieglas dziesmiņas, kas tiek atskaņotas parasti Plāteres pilskalnā. Brīvdabas uzvedumos vasaras beigās, kas notiek šeit katru vasaru. Tajā laikā, kad viņš ir Rīgā, ar kori strādā Plāteres skolotāji. Par Kažociņa darbu ar kori daudz dziedātāji ir rakstījuši atzinīgus sajūsminātus vārdus. Piemēram, Milda Ozoliņa dziedātāja raksta tā, ka kādā sarīkojumā koris uz skatuves pašreiz dzied, bet viņš tikko atbrauc, zināmdams dzird savu dziesmu aiz tumsas, steidzas un sauc jau pa gabalu. Tā nav mana dziesma, ko jūs tur dziedat. Un cepuri nometis, viņš stājas mums priekšā, un mēs, kā no kāda smaguma atbrīvoti, skatāmies tik viņa vaikstos, un dziesma iet tik viegli, jo viņa seja jau visu izteica, vajadzēja tik sekot. Bet rudeņos turpinās atkal darbs Rīgā. Teātrī, studijas Politiskā institūtā, mācības mūzikas skolā, arī privātstundas. Tas nav viegli arī materiālā ziņā, bieži vien viņam ir jāpasludina sevi par veģetārieti un jāiztiek vairākas dienas pēc kārtas ar sauju kaltētu zirņu kabatā, jo vecāki nav paredzējuši, ka dēls mācīsies divās skolās. Tas ir smagu. Bet ir daži ļoti patīkami brīži. Piemēram, reiz kādā teātra mēģinājumā jauna dziedātāja mēģina lomu un bez piepūles nodzied augsto do. Kažociņš nokrīt meitenei pie kājām ceļos. Pāvils Gruzna, kas vada mēģinājumu, var tikai smieties aiz sajūsmas. Meitenei zelts mutē. Jaunā dziedātāja bija Emija Grantovska, kas vēlāk kļūst par Kažociņa dzīves biedru. Un pavada viņu gan priecīgos, gan grūtos brīžos.
bet sāk sabiezēt Pirmā pasaules kara notikumu priekšnojauta. Tad ir izsludināta mobilizācija, viņš arī tiek iesaukts armijā, un viņš diezgan labprātīgi dodas tajā. 16. septembrī salauzājies ar Emiju Grantovsku un uz laulībām dāvinājis viņai savu ļoti skaisto romantisko dziesmu Nāk nakts. Pēc 4 dienām viņš jau dodas uz iesaukšanas vietu, pretim nezināmam liktenim. Viņš ir ideālists. Viņš domās izmantot savas priekšrocības, kas viņam ir kā ar labu izglītību. Un tāpēc viņš iet vienkāršos ierindniekos, guļ kopā ar viņiem zemnīcās, būdiņās, cieši miegabādus, cieši dažādus pazemojumus un krūvas pavēles, un drīz viņš viļas šajā armijā un šajos ideālos, bet atpakaļ ceļa vairs nav. Viņš tiek aizsūtīts uz Viļņas karaskolu, pēc tam dienu Nizhņi Novgorodas cietoksni, un šeit pie viņa ierodas arī Emija. Viņa atļauj vēl, viņa tiek aizkavēta. Tas ļoti sarūpina viņš. Pats, ka viņš šī laika pārdzīvo, viņš mājās pēc tam nav nevienam tāds kaut gan. Viņš ir redz, ka viņam ir ļoti skāris, viņš ir kļuvis mazunīgs, nopietni sevi. Un tas, kad Latvijas strēlnieku pulks ir Alūksnēs, Kārlis Kažotiņš izšķiris par tādu soli. Viņš grib redzēt ģimeni, ko nav redzējis 4 gadus, un vecākus, un viņš dos no Alūksnes kājām uz Vāciju, kas ir apmēram 160 km. Un gājienu turp atpakaļ viņš veic apmēram 2 nedēļu laikā. Saglabājušies, bet mūzikas instrumenti gan ir sapocīti. Vectavtaisīgās violas sadauzītas, klavieres izvilktas dārzā, durkliem sadustītas stīglas, norautas, 100-gadīgās ēdelītes sadauzītas. Tie ir priecājušies savējie krievu kareivi. Bet tēvs ir atradis noraktu rudumājus, un viņš saka, būs jau labi, dzīvosim, vienu sievu un bērnu ved mājās. Un ar pirmo vilciena reizi atjaunoto Kažotiņš atved sievu un bērnu uz Lielūžiem. Bet pārnākot mājās, laikam pēdējo mēnešu sasprindzinājumus tomēr izpaužas, un viņš saslimst ļoti smagi. Un līdz ar to tiek pārtrauktas, sagrautas cerības gan uz tālāku izglītošanos, gan uz darbu. Viņš ir nolēmis pieņemt Lāteres skolotāja vietu, kas tajā laikā ir brīva. Un viņam arī šo vietu piešķir, bet viņam neiznāk ilgi strādāt Lāteres skolā, jo slimība viņam to neļauj. Madlienas ārsts pēc apskatīšanas noliek viņu pavisam gultā. Darbā viņam ļoti palīdz sieva. Viņš izmēģina visdažādākās zāles, visdažādākās jaunās ārstniecības metodas, tomēr nekas nepalīdz. Viņš mēģina vēl pierakstīt Lāteres kori jaunus dziedātājus. Strādā skolā līdz pat pēdējiem brīdim. Iestudē pašu spēkiem. Izrāda Raiņa Būtvējiņi, kas gan līdz beigām viņš nevar šo izrādi. Laikā, kad viņš vairs nebija spējīgs celties no gultas, viņš lūdza ienest viņa telpā, kur viņš gulēja solus, lai tur sēdētu skolēni, viņš varētu gultā gulēdams viņš pārprasīt un stāstīt viņiem. Bet 18. aprīlī viņu atrod mirušu gultā un Emija bezsamaņā uz grīdas. Kārli Arturu Kažotiņu izvada no Lielūžiem uz tēva izraucīto kapu kalniņu. Savā mājas mežā Egļu bērzu un kļavu pēnā. Izvadītāja pulks ir ļoti liels. Muzikālais mantojums, ko atstājas īstu mūžu nodzīvojušies Kārlis Kažotiņš, nav liels. Zinām, viņa redz ir apmēram 21. Bet visas viņa dziesmas ir mūzikas talanta radītas. Un kā tu apliecinājuši daudzi mūzikas kritiķi, pietiks tikai ar jauktā kora dziesmu kā gulbi,
lai viņš ierindotos nemistīgajos, jo šī skaistā jūtu bagātā dziesma ir visvienījota gan mūzikas, gan teksta dēļ. To dziedājuši Latvijas kori un dziedās arī turpmāk. Lai viņa piemiņa netiktu aizmirsta, lai kā komponists viņš saglabātos arī jaunās paaudzes atmiņā. Un es domāju, ka šis datums varētu būt kā tradicionāla diena, kad mēs šur atbrauktu, varbūt nevienmēr uz tik svinīgu pasākumu, bet kaut vai lai aploptu šos kapiņus, lai noliktu ziedu pušķīt. Un es ceru, ka Madlienas mūzikas skola varbūt nākotnē būs nopelnījusi, lai nestu komponistu kādu kā vilciņu vārdu. Ar šo dziesmiņu un nelielo biogrāfijas apskatu mēs sūtām šos ziediņus komponistam Kārlim Kažociņam šodienas 110. jubileja. Mājās, tur tālumā, kur dzimtais mešu lauks, cik jauki tur man bērnu dienās klājās, visāļais meš man mīļāks nekā draugs. Cik jauki tur man bērnu dienās klājās, visāļais meš man mīļāks nekā draugs. Bet tagad lielas skumjas manā sirdī, jo domas man pie tālām grūvām trauc. Uz tēva mājām sauc, un dzimtenēm šauc meži vētrās vārgās, tie mani tur uz tēva mājām sauc. Tur pavasarī ievas gaujas līčos, ar saviem ziediem mani rotājā. Un putnu dziesmas laukos pļāvās mežos, par jaukiem bērna sapņiem stāstījā. Un putnu dziesmas laukos pļāvās mežos, par jaukiem bērna sapņiem stāstījā.
ziemot, te man karsti vasarot. Tālos ciemos neizciemot, to, ko dzimtā sēdaro. Tālos ciemos neizciemot, to, ko dzimtā sēdaro. Te es dzīdzis, te es šalcīs, strīdzis saltos puteņos. Te es dzīrojis un šalcīs, cerību un maldu kost. Te es dzīrojis un šalcīs, cerību un maldu kost. Te es savu sēklu sējis, te mans tīrums pavats nams. Te es sevi uzvarējis, pastāvēdams palīdams. Te es sevi uzvarējis, pastāvēdams palīdams. Un ir jau jauki, kad ir viens tāds redzams, ievērojams cilvēks, gribas teikt spožs cilvēks, kuru mēs tik draudzīgi varam dalīt divi pagasti. Arī mēs kādu kažociņu uzskatām par savu novadnieku. Un Taurupas muzejā svēti glabājam tās ziņas un arī tās nošu lapas, kuras ir mums tāda mīļa piemiņa. Mums ir arī Lielūžu mājas, kuras savā laikā fotografēja fotomākslinieks Juris Krieviņš, un glabājam kā retumu, jo no Lielūžu mājām redzams nav patreizi nekas. Un šodien gribētos atgādināt Pāvila Buznas teiktos vārdus par komponistu Kārli Kažociņu. Tas ir raksturīgs, radoša, gara cilvēks, patiesības meklētājs, ar savu inteliģento seju, atklāto, drošo un mirdzošo skatu, muzikāli skanīgo balsi, viņš imponē visiem. Un šodien, esot šeit, gribas teikt lielu paldies. Laikam vispirms Vikai Plāterē, jo viņi sevi uzskata par plāterieti, kura laikam sāka vākt pamazām visas tās mazās īsās informācijas ziņas par šo dzimtu. Un tagad jau mēs Taurupas muzejā esam ļoti pateicīgi Leseņa kungam, kurš ir uzrakstījis visu kažociņu dzimtas koku apkopojis, un mēs kā lepnumu šo esam izvietojuši muzejā. Jāteic arī liels paldies gan dēlam Indulim, gan arī mazdēlam Jānim, kuri ir atciemojuši mūsu muzeju, un mēs visu to ar tādu mīļu atmiņu savās sirdīs esam ieslēguši, jo katra cilvēka ierašanās un katra cilvēka atmiņas taču ir svētas. Un kā jau te sacīja, kad nav jau svarīgi nodzīvot to garo mūžu un neatstāt savai dzimtai pusei neko, bet ir svarīgi kaut īsts mūžs, bet lai patiesi paliek kaut kas dārgs un labs. Un šajā skaistajā dienā, kuru laikam par celšanu gaismā, kā mūsu senči teica, Plāteris pagastā. Rīcei kalni skanēj meži, ajā, skanēj meži, kā dziedāja jāsti, skaisti dzied. Olikājas lakstī gala, ajā, lakstī gala, dzīdzījā, pagani. Tu dziedāsi ievājai,
Ļaujiet man vispirms nolasīt apsveikumu vēstuli no savu tēva. Dārgie dziesmu draugi, zemes un jūras šķir mani no tēva laukiem un mežiem un no tēva smilšu kalniņa, kur jūs gribat pulcēties, lai godinātu manu tēva piemiņu. Mēs ļoti vēlētos būt kopā ar jums, bet apstākļi ir tādi, ka tas nav nekādā veidā izkārtojams. Mans tēvs reiz rakstīja, dzīves gaitu lauž kāda augstāka vara. Mums atliek tikai mēģināt nojaust tās gribu un savas gaitas pēc šīs nojautas iekārtot. Šie vārdi varētu būt sveiciens un novēlējums arī jums, kas turaties pie viņa dzīves saukļa, dzīvot, lai darītu, dzīvot, lai radītu. Jūs sveicinot un visu kažociņu vārdā jums pateicos Induls Kažociņš. Es domāju arī, ka Kārlis Kažociņš pats nevarētu iedomāties vēl patīkamāku pagodinājumu kā to, ka Madlienas muzikas skolu nosaukt viņa vārdā, un es esmu arī pārliecināts, ka visi citi viņu pēcteči par to ļoti priecāsies. Paldies par pagodinājumu. Es biju arī domājis varbūt pastāstīt jums drusku par Kārļa Kažociņa dzīvi, un man jāatzīstās, ka es nekādā gadījumā to tik skaisti un izteiksmīgi nebūtu varējis izdarīt, kā to jūs jau esat dzirdējuši. Tomēr varbūt atliek pieminēt, ka Kārlis Kažociņš savā īsajā mūžā dzīvoja un piedalījās notikumos, kas tai laikā bija grūti saprotami, grūti izskaidrojami, cilvēkiem laukos. Ir ļoti grūti saprast, kas ar mums notiek pašreiz. Vai kādreiz tiksim ārā no tās bedres, kurā it kā esam iekrituši. Un tad, vienalga, ko politiķi sacīt, ir ļoti grūti iedomāties, kas nākotnē būs, vai kas uzlabosies, vai vispār ies uz labo pusi, vai nē. No man viedokļa, atbraucot Latvijā tikai kādus 2+ gadus atpakaļ, man jāsaka, ka es abrīnoju latviešu tautas spēku un izturību. Un man ir grūti ticēt, ka šeit Lielūžos, kur mājas vairs nestāv, kur tīrumi ir aizauguši, kur meži ir sauguši, kur koki gāžās, tomēr šī viena svētnīca paliek tik skaisti apkopta. Tas ir patiešām aizkustinoši. Un no tā es secinu to, ka kamēr latviešu tauta spēs savu folkloru, savu tradīciju, savu kultūru cienīt tā, kā jūs to šeit spējiet, tikmēr jūs varat būt pavisam droši, ka Latvija arī pastāvēs un lietas uzlabosies. Es novēlu jums visu labāko nākotnē un visdziļāko pateicību par to, ko visi jūs esat šeit veikuši. Paldies! Godātie piemiņas brīža dalībnieki, man nāk atmiņā 10 gadu atpakaļ, kā mēs šeit pulcējāmies un kā viss tas tapa. Jo ir pagājuši jau tagad 10 gadi, es atceros arī to dienu, kad svinējām komponista 100 gadu jubileju, un šeit dziedāja mūsu Madlienas koris, dziedāja no Rīgas atbraukšais Juventus koris, un bija liels un skaists komponista piemiņas pasākums Madlienā. Un nemaz neticās, ka atkal ir apritējuši šie 10 gadi, jo liekas, ka dzīve tiešām ir šajos te laikos paskrējusi kā vienā elpas vilcienā. Un šodien, šajā dienā mēs atkal esam šeit, lai godinātu mūsu novadnieka, komponista Kārļa Kažociņa piemiņu. Un man bija liels prieks 1996. gadā, kad arī mūsu dziesmu svētkos 21. tieši dziedāja komponista Kārļa Kažociņa dziesmu Kā gulbi baltu padebešie. Jo šī dziesma, liekas, ka ir iegājusi ikvienā no mums, ne tikai katrā dziedātājā.
Vienā saulainā, brīnišķīgā dienā, kad varbūt gribētos būt kaut kur citur. Un tomēr, neskatoties vēl uz lauku darbiem, un varbūt kaut ko nepieciešamu paveikt mājās, ir atrasts brīdis nākt te un pakavēties kopā. Un būtu kaut ko papildināt, acīm redzot pie tā, kas jau ir teikts par tādu kažocību. Un šķirstot materiālus muzejā par izciliem novadniekiem un sadaļā, kur ir Madliena un Plātere, to ir daudz, gan Brencēni, gan Kārlis Kažociņš, gan Arturs Mežaks. Es uzgāju Artura Mežaka rakstītus vārdus, kas rakstīti ļoti sen, 37. gadā. Un viņa ievadruna bija veltīta komponista piemiņas koncertam, kas notika Plāteres biedrības namā Austrums. Un izlasot diezgan garu šo runu, es sapratu, ka neko varbūt labāku nevarētu pateikt arī šajā brīdī, tā kā Arturs Mežaks bija iesācis savu runu toreiz, 37. gadā. Un ja jūs atļausiet, tad es vienu šīs runas ievadaļu arī nolasīju. Tīko ikdienas laimīgi, un pār visu to jumjas simtās dzīves pieticība, kā pelēki mākoņi lietainā rudens dienā. Jā, tāda ir mūsu dzīve. Bet tad, laiku pa laikam, iz mūsu vidus paceļas daži cilvēki. Spītīgi viņi saslien galvas pret augstajām debesu varām, kas lēmušas šo dzīvi. Spožs cīņas mirdzums ir viņa acīs, bet viņu lūpās līst vārdi, kas nodrebēt liek par tiem, kam ar pieticību diezgan. Jau dzirdiet, jūs augstās varas, dodiet man vairāk nemiera kā citiem, dodiet man vairāk sāpju kā citiem, dodiet man vairāk dzīves drausmīguma kā citiem. Es gribu sadegt šeit, bet es gribu patiesību, dievišķo dzirksti, mākslu sev būt un citiem to nest. Bredi žēli turējās.
Kā būs uzzīmēt?